Dievs, lai jūs svētī vēl vienreiz. Man ir prieks jūs redzēt atkal jūs šeit. Svētīgās ir dolakon tiešām tiecina pa paldies. Un svētīgi ir tie, kas tiešām tiecās pēc Dieva. Pēdējo laikus. Jo patiesībā ir pēdējais laiks. Dievs žēlastības par mende bāri. Un Dieva žēlastība par mums ir ļoti liela. Jo aicina me kupe. Viņš aicina mūs. Vienkārši bija vas. Mums vienkārši ir jānāk. Dio korovi parlament. Un viņš pats mūs izmainīs. Viņš runās uz mūsu sirdi. Un mainīs mūsu dzīvi. Es aizmirsu, pielūgsim Dievu. Visu varenu dēlu. Visvarenais Dievs. Tev visa slava gods un pateicība. Mēs pateicamies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Atver mūsu prātu. Atver mūsu sirdi. Lai mēs varam sadzirdēt to, ko Tu gribi teikt. Pasargā Dievs mūsu prātu, lai nekas ļauns nenāktu mūsu prātā. Sāri uzsvaru šos par Tu laudē. Lai mēs visu uzsvaru varam likt uz Tavu vārdu. Tu lausi mūžīgu dzīvi. Jo Tavs vārds ir mūžīgā dzīvība. Es Tevi lūdzu, varenais Dievs. Tu esi teicis, kur 2 vai 3 Tavā vārdā. Tu esi starp viņiem. Un es ticu, ka Tu šovakar esi šeit. Un es ticu, ka katrs saņems to, kas viņam ir vajadzīgs. Es lūdzu svētī katru. Es Tevi lūdzu, varenais Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēģinās si dačon, isi gavenis kučon grādi. Mēs zinām, ka šis mēnesis ir gavēņu mēnesis. Sāri dovaģi. Bet mēs kā mājā nav skaidrība, sos ir gavenis. Es gribu ienest skaidrību, kas ir gavēnis. Jo me pačavā si može tiešām kontana bi haļuladu gavenis. Es domāju, varbūt ir kāds, kas neizsaprot, kas ir gavēnis vispār. Jautājums ir vienkārši. Jautājums ir vienkārši. Vai tu gavenis savados ir da laikus, esi da gavenis, vai tu savados tu kačebi? Vai tu gavē tāpēc, ka tagad ir tas laiks, kad ir jāgavē, vai tu gavē tāpēc, ka tev tas ir vajadzīgs? Interesants jautājums. Interesants jautājums, vai ne? Mēģinās si kangēri anda laikus. Načina na ērģeli. Mēs zinām, ka baznīcās šajā laikā nespēlē ērģeles. Napanana aleluja. Nesaka vārdu aleluja. Jo nezikina grādu gavenis. Viņi to dara tāpēc, it kā tad ir gavēņu laiks un to nedrīkst darīt. Jo nevienmēr svinina augšām celšana. Un viņi vienmēr svin augšām celšanu katru gadu. Protams, samosvētīgi dilaču svenkus. Protams, tas ir svētīgs un svētīgi un labi svētki. Dots tijaku sāri kristieši. Un tas ir jābūt pie visiem kristiešiem. Bet ne sāri kristieši viņi nenasi kristuski bēri. Bet ne visi kristieši to svin kā Kristus bēres. Kā viņu atkal sit pie krusta. Un ka viņš atkal mirst un atkal ceļas. Patiesībā viņš jau sen sēž pie sava tēva labās rokas. Un viņš vairs nemirs. Jo viņš vienu reizi jau ir samaksājis par mums cenu un viss. Bet es gribu pateikt jums, kāpēc baznīcas to dara. Tāpēc, ka katru gadu baznīcai atkal ienāk jauni draudzes locekļi. Un viņi to piedzīvo atkal pirmo reizi. Kad viņi saprot to, kā Kristus ir gājis pie krusta un miris viņu dēļ. Un viņiem tas pirmais piedzīvojums būs labs un svētīgs. Un mēs zinām, ka ir cilvēki, kas gavē. Ir cilvēki, kas gavē vienreiz nedēļā. Kāds gavē visu mēnesi. Kāds negavē vispār. Bet ģines gavenis esi domāt uz palati peņa. Am pūrdarības rakstētus ir gavenis,
Zalīdzina pēdēļ sačistene napen, pengrehus. Vecā derībā tas ir kā salīdzinājums, kad cilvēks attīrās no grēkiem. Un viņi gavē tāpēc. Dacă tu pide do čonasa и татиджанти гавинен, engleski gradi обязательном порядке. Un viņi to tā mēnešu laikā gavēja, jo viņiem tas bija kā obligāti jādara. Bet mekamāpuši ar šķirenšpīru raksvietas rakstām Lukas evaņģēlijā. Bet es gribu, lai jūs atverat vienu raksvietu Lukas evaņģēliju. Pančtu nodaļu. 5. nodaļu. 33 pantiņata. No 33. panta līdz 36. Paklausieties, ko saka Jēzus. Pie Jēzus piegāja farizeju un viņam teica tā. Bet acīja Jāņa mācekļi bieži gavē un Dievu lūdz, tāpat arī farizeji mācekļi, bet tavējie ēd un dzer. Jūs saprotiet, farizeji saka Jēzum. Jāniski mācekļi. Jānis Kristītājs bģinenhai. Jūs ziniet, Jāna Kristītāju, par ko es runāju tagad. Leski mācekļi gavinena. Viņa mācekļi gavē un pielūdz Dievu. Farizeji nidovakerna. Farizeji arī to dara. Tie ir mācītāji. Bet ti mācekļi Jēzu. Un farizeji saka Jēzum, bet tavi mācekļi ēd un dzer. Nana gavinena. Tie negavē. Hana tipiena. Ēd un dzer. Klausieties, ko saka Jēzus. Bet Jēzus tiem sacīja, kāzu ļaudis jūs nevarat piespiest gavēt, kāmēr līgavainis ir pie viņiem. Bet nāk diena, kad līgavainis tiem būs atņems. Tanī dienā tie gavēs. Amen? Jēzus viņa vienkārši. Saprotiet, Jēzus teica viņam vienkārši. Našti gavinel. Es runāšu ar citiem vārdiem. Nevar gavēt cilvēks. Ja pie viņa blakam ir Dievs. Kāpēc tev ir jāgavē un kā tu vari gavēt, ja Dievs ir ar tevi, viņš staigā blakam ar tevi? Viņš salīdzina to kā līgavainis, tas ir viņš, Jēzus. Kāzu ļaudis nevar gavēt, jo viņš ir ar viņiem. Kā tad viņi var gavēt? Un viņi nevar gavēt. Bet viņš saka, ka būs laiks, kad līgavainis tiks viņiem atņemts. Tas ir Jēzus. Un tad viņi gavēs. Un tā arī notika. Mēs zinām, kad Jēzu apcietināja. Sākās tā kā juceklis. Bailes. Un viņu sirdis bija nokautas. Un viņi lūdza Dievu un gavēja. Viņi pat varbūt arī nemaz neēda. Bet tajā laikā, kad visi gavēja, viņi negavēja. Viņi ēda un dzēra. Ziniet, māsas un brāļi. Protams, gavēšana ir silāča lieta. Protams, gavēšana ir laba lieta. Bet dosi tu gavinesa. Bet tas ir skatoties, kā tu vai to tu dari. Vai tu gavē tieši šajā mēnesī, tāpēc, ka lieldienas tuvojas? Vai tu tiešām čebnu to? Vai tu gavē tāpēc, ka tev tas ir vajadzīgs? Mēģinās izcīdās mānušā, piemēram, Mēs zinām, ka ir daudz kristiešu cilvēku, kuriem jau tas ir kā ieradums, kā paraša. Viņi gavē, tāpēc, ka tagad ir tas laiks, kad jāgavē. Kāds neēd gaļu? Kāds vispār vienu veselu dienu neēd? Dažādi gavē. Kāds staigā ar bārdu nošļucis. Viņš grib parādīt cilvēkam, ka viņš gavē. Bet Jēzus saka savādāk.
Viņš saka, ka tev nav tas jārāda cilvēkiem. Ja tu vēlies gavēt, tu vari gavēt arī pat šodien. Tev nav jāgaida tieši tas laiks, tas mēnesis. Tā tas nav rakstīts Bībelē. Un ja mēs skatāmies uzmanīgi, Farizēji pārčudina Jēzus, ka ti penlesi pat jāniski mācekļi gāvienena. Bet tīrenā gāvienena. Kad farizēji šeit pārmeta Jēzum, ka Jāņa mācekļi gavē, bet tavējie mācekļi negavē. Jo vecajā derībā tanī laikā viņiem tas bija obligāti jādara. Bet nāca pats Dievs uz zemi. Un viņš redz, ka visas tās gavēšanas, ko viņi gavē, ir tikai ārīgas. Un vienalga, ka viņi staigā bārdaini un nēduši, viņi vienkārši dara pāri savai miesai. Un viņi tik un tā nav nemaz paši mainījušies. Un viņiem nekāds labums no tā nav. Saprotiet? Viņiem tas neko labu nedod. Piemēram, ja salīdzināsim to ar šodienu, ar šo laiku. Piemēram, šodien es nēdu gaļu, es gavēju. Bet vakarā es iešu un iedzeršu šnabi. Kāpēc nēd gaļu? Tāpēc, ka es gavēju. Bet šnabi varu dzert, jā. Gāvenis nav tāds. Gāvenis ir kaut kas pavisam savādāks. Es gribu jums nolasīt vienu notikumu. Tas ir rakstītu an otrā laika grāmata Bištu. Kas ir rakstīts otrā laika grāmatā 20. nodaļā. Da este rakstītu iektēniņus, te kontirdine goli Jošafat. Šeit ir rakstīts par vienu ķēniņu, kuru sauca Jošafats. Josis patīkamu dēles, ka Jošs pirģa dēles, ka teki. Viņš bija patīkams Dievam, jo viņš staigāja viņa tekas. Bištu nodaļa, ti peršu pantiņu. Jošs pirģa dēles. Viņš staigāja ar Dievu. Ja me, kad esam po pārleduju nodaļu, es rakstu, es sejo, kad esmu dēlādāns, ka dzīva kerģa. Ja mēs lasam uz atpakaļ 2 nodaļas, tad mēs tur varam izlasīt, ko Dievs darīja viņa dzīvē. Jo vari vojski viņņiģa. Viņš uzvarēja karus. Bet andā momentā, kā našons dēļ notiek. Bet paklausīsimies, kas notiek šeit. Šunen, Bištu nodaļa peršu pantiņa. Un pēc tam notika, kā Moaba bērni un Amoka bērni un kopā ar viņiem kādi daļa no Mehuniešiem nāca, lai karotu pret Jošafatu. Kad vēstnesis nāca pie Jošafata un viņam sacīja, pret tevi nāk liels pulks no viņpus jūras, no Sīrijas, un redzi, viņi ir jau nonākuši Hacecana Tamārā. Tas ir Engadējā. Tad Josafats izbijās un viņš apņēmās meklēt un saņemt to kunga un izsludināja gavēni pa visu Jūdeju. Es jums to pateikšu tā ar vārdiem. 3 ciltis, kad ir nepilgt no prepulestem. 3 ciltis sagāja kopā, lai uzbruktu viņam. Tās bija 3 pagānu pilsētas. Viņi sarunāja uzbrukt Izraēla ķēniņam. Un viens vēstnesis nāca un viņam teica, pie tevīm jau tuvojas, un viņi ļoti daudz. Un ziniet, viņš izbijās. Un es domāju, katrs no mums izbītos. Un ziniet, ko viņš izdarīja? Un šeit ir teikts, ka viņš neko citu nedarīja, ka tikai meklēja Dievu.
Jo pret tādu lielu pulku, kas viņam nāca virsū. Tu nevari stāvēt viņiem pretīm ar tik maz cilvēku. Viena pilsēta pret 3 pilsētām nevar stāvēt pretī. Bet viņš meklēja palīdzību pie Dieva. Un šeit ir teiks, ka viņš izsludināja pa visu pilsētu, lai visi lūdz un gavē. Un viņi visi to arī darīja. Un ja tālāk lasāt, viņi uzvarēja. Tās 3 pilsētas, kuras viņiem gribēja uzbrukt, nokāva paši sevi. Jo Dievs strādāja pie viņiem. Un tāpēc es šodien jums gribu teikt, ja tev ir problēma, ja tu gribi iestāties vai priekš savu vīru, vai par sievu, vai par savu bērnu, vai par savu meitu, vai par saviem mīļiem tojiem cilvēkiem, tu vari iestāties gavēnī par viņiem. Tu to vari darīt. Es nezinu, kā tu to gribi darīt, bet vienu zinu skaidri. Dievs saka, lai tu neizrādies cilvēkiem, ka tu gavē. Esi kāds, tu esi svaigs, tīrs. Lai neviens to neredz. Lai neviens to nezina. Un Dievs slepeni to redzēs un tev atmaksās par to. Jo viņš redzēs, ka tu gavē. Un es jums saku 100%. Ja tas būs no sirds darīts, Dievs 100% atbildēs. Jo tāpat kā šim ķēniņam, uz viņu gribēja uzbrukt 3 pilsētas. Un nāca pats Dievs viņam palīdzēt. Bet ko viņš pats darīja? Viņš izsludināja par visu pilsētu, lai visi gavētu. Bija vēl viens ķēniņš, Nenivas ķēniņš. Viņa arī gavēja. Un viņiem arī Dievs piedeva. Jo viņus gribēja pats Dievs iznīcināt. Bet viņi gavēja, un Dievs redzēja, ka viņi tomēr viņu lūdz. Un zini, šodien, lai kāda problēma tev arī nebūtu, ja tu lūgsi Dievu no sirds, tu no tā tiksi vaļā. Un ja tu gribi izlūgt kaut kādu cilvēku, vai par viņu veselību, vai vēl par kaut ko, tu vari iestāties šodien gavēnī. Un tev tas nav jādara tieši lieldienu laikā, nav jāgaida tieši tas laiks. Tu to vari darīt, kad tu to gribi. Bet zahaļum pareizi, gavenis nāni vienkārši menahā. Un saprotiet mani pareizi, gavēnis nav tāds, kad vienkārši es neēdīšu, es nedzeršu. Vai es gavēšu tikai ar pienu, piemēram? Nē, tas tā nav. Gavēnis ir kaut kas lielāks, vairāk. Ja tu gavē, lai tad tā diena būtu tev tāda, ka tu to visu dienu pavadi ar Dievu. Lūkšanās. Lasi Bībeli. Lūdz Dievu. Pateicies viņam. Visu to dienu esi Dieva tuvumā. Tas nozīmē gavēni. Tā kā mēs gavējam agrāk, varbūt kāds gavēja no sirds, bet es personīgi tā negavēju. Agrāk. Es gavēju agrāk tāpēc, kad visi to tā darīja. Un es to arī tā darīju. Kaut gan tad es nezināju neko par gavēni. Bet ziniet, tas bija laiks, kad es darīju to neapzināti. Bet darīt to apzināti, tas būs no tavas puses nepareizi.
Me penāk gavešanai se būt del šunelati atbildini. Gavēnis ir tāds, kad Dievs dzird un viņš atbild. Menā penās arī jaun atbildini, ja me mangas jākepa. Es nesaku, ka Dievs nedzird un neatbild, ja mēs lūdzam viņu vienkārši tāpat. Jo arī jāka atbildi. Viņš arī tā atbild. Bet tam gavēnis mašti būt dīles tevi. Bet gavēņa laikā mēs vairāk viņam varam izlūgt. Dēļ, kā mēs esam upuri nesasot. Jo Dievs vēlas, lai mēs kaut ko upurējam. Un ja es upurēju viņam pats sevi, Dievs atbildēs. Un tāpēc es jums saku, māsas un brāļi. Jūs varat gavēt jebkurā laikā. Jebkurā dienā, ja tās tev ir nepieciešams. Bet vienkārši gavēt tāpēc, kad visi gavē, tas tev nav vajadzīgs darīt. Ja Jēzus peņa farizēji, vas ona gavena timācekļi. Jēzus peņa mehanti me pienlēnga na čebi gavina. Ja Jēzus atbildēja farizējiem, kad farizēji viņam teica, ka tavi mācekļi negavē, un viņš viņam atbildēja, lai viņi ēd un dzer, viņam tas nav jādara. Varu teikt, ka viņš tā arī teica. Tāpēc, kad farizēji viņam pārmeta to. Viņš to pateica viņiem ar tādiem vārdiem. Ar tādiem vārdiem, kā kam ir tāda vara to darīt. Jo katrs tā vienkārši to pateikt farizējiem tanī laikā nevarēja. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, kā agrāk darīja, kad grēkoja un tad nesa upurus. Un savu grēku dēļ nesa upurus un nesa. Un Dievs viņiem teica, man jūsu upuri ir apnikuši. Mainieties. Mainiet savas sirdis. Tā ir, protams, cita daļa atkal. Bet tas attēlo šo gavēšanu. Ja tu negavēsi no sirds, un to darīsi, lai parādītos kādam, tas tev neko labu nenesīs. Tu vienkārši badosies. Nu jā, varbūt būs viens labums. Tu nometīsi svaru. Arī labi. Bet neko citu. Bet ja tu gribi saņemt no Dieva atbildi, esi tīrs Dieva priekšā, esi taisns. Ja gribi gavēt, lūdz Dievu un lasi Bībeli. Esi viņa klātbūtnē. Un tad gavē. Un tad redzēsi, kā Dievs atbild uz 100%. Ne pat uz 100, uz visiem 200. Bet prosti vienkārši tikai dadīsi lieldienu čontu vinipe. Bet vienkārši to darīt tāpēc, ka tagad tuvojas lieldienas. Tas tev nav jādara. Te arī mēģinasi taču Jēzus kā naģala būtībā naukina merla. Un mēs zinām, ka Jēzus atkal nemirs vēl vienu reizi. Mēs viņu esam lieldienu, varbūt jau šķiet prandadījis. Jā, mēs zinām lieldienas, tāpēc, ka viņš tajā dienā ir pamodies no miroņiem. Jo dalaikus jau atkiņam nāvate. Jo tajā laikā viņš mūs atpirka no nāves. Ņemingani dzīvība mūžīgi. Un ienesa mums mūžīgo dzīvību. Un to mēs svinam. Bet dosi jau nav ka merla. Se nav ka les marnat parku trušu. Mēs vairs nesvinam to, kad viņu piekāp pie krusta un viņš mirst. To mēs vairāk nesvinam. Jo Bībele mums saka, kad viņš sēd pie sava tēva labās rokas un nāks atkal, lai tiesātu pasauli. Vai tu būsi gatavs tam? Uzdosim sev jautājumu. Es pat teiktu tā. Ja arī izsaita atkarība, tu nevaši gavines,
Ja tev ir kaut kāda atkarība no kaut ko, tad tu arī vari gavēt un tikt vaļā no tās. Lūdz Dievu. Un Dievs tevi atbrīvos no tās. Jo Dievs ļoti labi pie tā strādā. Ne pie viena cilvēka, kas ir patiesi atdevis savu dzīvi viņam, nav tā bijis, kad viņš nestrādā pie viņa. Vienmēr viņš ir nostrādājis pie viņa uz 100%. Varbūt uzreiz tas cilvēks to neierauga. Bet paiet gadi. Un viņš redz, kādas lielas izmaiņas Dievs ir darījis viņu dzīvē. Kā viņš ir dzīvojis agrāk un kāds viņš ir šodien. Un tā ir svētā gara darbs, tas ir. Jo Jēzus strādā reāli. Amen. Ko es gribu katram jums novēlēt? Gavēšana ir laba lieta. Tā ir ļoti laba lieta. Bet ja tu gāvi nesā, tu gan negavin sobie āršķirīgu, bet gavin sobie niektu naģinas tu gavini. Bet ja tu gavē, tad gavē tā, lai to neredzētu ārēji, bet dari to no sirds. Un Dievs to redzēs. Un viņš atbildēs uz visiem taviem jautājumiem. Aleluja. Amen. Ladno, priekš tas pie manas māru dēles. Pielūksim Dievu. Visuvarenais Dievs. Tu, kas āri slava godus, te pateici. Tev visa slava gods un pateicība. Pateicamies Tev Jēzu Kristu. Ka mēs varam nākt Tavā tuvumā. Mēs pateicamies Tev Jēzu Kristu, ka Tu dzirdi ik katru lūkšanu. Ka Tu uzlūkoji ik katru salauztu sirdi. Visuvarenais Dievs. Tu, kas āri slava godus, te pateici. Tev visa slava gods un pateicība. Mēs lūdzam vadi mūs. Svētī mūs. Dod, lai mēs visu daram no sirds. Veido mūsu attiecības ar Tevi. Jo mēs negribam būt reliģiski. Mēs negribam būt reliģiski un sēdēt baznīcā vienkārši tāpat. Jo Tu esi teicis, ka mums ir jābūt attiecībām ar Tevi. Kā tēvam ar dēlu. Dievs. Dod mums to. Svētī. Vadi mūs. Savieno mūs vairāk ar Tevīm. Tu, kas āri slava te Tev, Dievs, visa slava un pateicība. Tu, kas āri slava te pat. Tev visa slava un pateicība. Tu esi labs Tēvs. Tu mūs sauc par saviem bērniem. Tu esi mūs atpircis no nāves. Mēs staigājam nāves ēnā. Jo staigāt bez Kristus ir staigāt nāves ēnā. Bet Tu mūs esi atradis un nolicis uz sava pareizā ceļa. Un esi nomazgājis no mums visus netīrumus. Un esi mūs darījis jaunus. Tādus, kas ir piedzimis no augšienes. Lai ir pagodināts Tavs vārds vienmēr un mūžīgi. Tev slava un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Amen.